Jaunais mācību gads Ludzas pilsētas un novada izglītības iestādēs iesādzies cerībām un apņēmībām pilns. Pirmajās klasēs zinības apgūst 120 bērni, kas ir par 11 pirmklasniekiem vairāk nekā pērn. 2 pirmās klases nokomplektētas arī Ludzas mūzikas pamatskolā, kur vispār izglītojošajā un mūzikas programmā šogad mācās 43 bērni. Un vecāki, kur izvēlās saviem bērniem mācīt mūziku, viņi, protams, izvēlās mūsu skolu, jo šeit tās programmas apvienotas kopā. Un viņiem ir ļoti ērti atkrīt rūpes, izvadāt bērnu no vienas skolas uz otru. Kopumā Ludzas novadā 1. septembrī skolas durvis vaļā vēra 1368 skolēni. Tradicionāli mums ir lielākā Ludzas pilsētas gimnāzija ar 536 bērniem. Un mazākā skola ir Nirzas pamatskola, kur ir tieši 50 skolēni. Apvienotās klases mums šogad ir Istras vidusskolas sākuma klasēs, kā arī Nirzas pamatskola. Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja stāsta, ka arī lauku reģionu skolās Istrā, Pildā un Nirzā pēdējo gadu laikā nav novērots straušs skolēnu skaita kritums. Tomēr demografiskā statistika ir skumja. Ja paskatāmies to demografisko situāciju, tad bērnu skaits, kuri šajos pagastos dzimst, ir satraucoši mazs, 2-3 bērni gadā, bet tad sanākot no apkārtējiem pagastiem, daudz izvēlas arī lauku skolas, jo tur bērnu klasē ir mazāk. Vairāk var skolotājs strādāt individuāli ar katru bērnu. Katrs jaunais mācību gads ir izaicinājums arī Ludzas novada pašvaldībai, kas pērn lūgusi arī vecākus novērtēt bērnu iegūtās izglītības kvalitāti. Vecākus satrauc vairāki problēma jautājumi, sākot ar individuālu pieeju katram skolēnam līdz pat skolu modernizācijai. Saskarsme, uzticēšanās skolotājam, skolas vadībai, kopā skolai kā tādai, sadarbības jautājumu risināšana arī starp vecākiem, skolēniem, skolotājiem. Noteikti bija arī jautājumi, kas skāra tikai tieši mācību procesu, lai vairāk tomēr izmantotu IT tehnoloģijas. Šogad mūsu skolēņi ir gatavi arī piedalīties centralizētajā pilotprojektā, kā fizikā, tā ķīmijā. Tāpat arī Ludzas pilsētas gimnāzijas skolēņi piedalīsies datorikas mācību satura apguves pilotprojektā. Šajā mācību gadā vecākiem sniegs finansiāls atbalsts. Brīvpusdienas saņem arī visu novada vispār izglītojošo skolu 5. klašu skolēni, kā arī pirmo reizi pašvaldības līdzekļi piešķirti 5-gadnieku un 6-gadnieku ēdināšanas izdevumiem. Pat cik obligātā izglītība tiek uzsākta no 5 gadu vecuma bērniem, tāpēc arī bija mūsu lēmums. Atbalstam šogad brīvpusdienu piešķiršanu tieši 5-gadīgo bērnu izglītošanā, līdz kamēr viņi uzsāk skolu gaitas. Tas ir vienkārši lieliski, jo šajā gadījumā, manuprāt, ir atbalstīts ļoti daudz, reāli atbalstīts ļoti daudz pilsētas iedzīvotāju. Un tas ir ne tikai tā vārdos teikt, ka atbalstāms, es teiksim savām aciņā reāli varēšu sataustīt to. Ludzas novadā turpmāk tiks pievērsta lielāka vērība skolu apkārtējās vides labiekārtošanai un infrastruktūras modernizācijai, lai nākamgad izglītības kvalitātes līmenis skolās būtu vēl augstāks.